Rundāls pils teritorijā atrodas 18. gadsimtā būvētais stallis, kas joprojām saglabājas savu vēsturisko veidolu. Tolaik tajā mituši hercogu zirgi, bet šodien tiek iekārtot izstādes zirgi un zirgošanās. Mēs vairāk skatāmies uz to, ko tad nozīmē zirgs hercoga galmā, kādā veidā tad zirgs tika kopts, cik daudz bija nepieciešami darbinieki hercoga lielajos staļos Jelgavā, kāda vispār bija staļi hercoga Ernsta Johana Bīrona un hercoga Pētera laikā. Hercogs Ernsts Johans bijis izdaudzināts zirgu mīļotājs. Varētu pat teikt, ka viņam bijusi dažādu rasu zirgu kolekcija. Izstādē uz 7 statībiem būs apkopot informācija par zirgiem Kurzemes Zemgales hercogistē laikā no 1562. līdz 1795. gadam. Pils mūzejam izdevies atrast arī karieti, kas Latvijā esot milzīgs retums, un tai līdzi nāk arī stāsts. Mēs nolēmām iesaistīties šīs tēmas izpētē un secinājām, ka paša galvenā priekšmeta, kas būtu kariete hercogam, principā Latvijā nav saglabājusies. Mums izveidojās sadarbība ar Latvijas etnogrāfisko brīvdabas muzeju, kuram 1940. gadā viens arī vācu baltietis izceļojot no Latvijas, Nikolais von Klots izceļojot no Latvijas apmaiņā pret to, ka viņš var izvest no Latvijas 18. gadsimta durvju portālu, viņam bija palūgts atstāt šo 19. gadsimta sākuma karieti brīvdabas muzejā kā eksponātu. Izstāde zirgi un zirgošanās Kurzemes Zemgales hercogistē tiks atklāta rīt Dārzas svētkos, bet pēc tam tā no stāļa pārcelsies uz muzeja telpām, kur būs skatāma līdz nākamā gada februārim. Izstāde par zirgiem izvēlēta, jo kopš 2023. gada jūlija Rundāls pils muzejs ir Eiropas karalisko rezidenču tīklā, organizācijā, kur apvienojušās ievērojamākās Eiropas valdnieku rezidences. Šogad vienā no tām, Versailles pilī, notiks Olimpisko spēļu jāšanas sacensības, tāpēc nolemts attīstīt kopīgu projektu par vienojošu, taču vienlaikus plašu un daudzslāņainu tēmu zirgi un zirgošanos Eiropas galmos. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.